Sveicināti! Es, Ēriks Niedra, priecājos jūs uzrunāt raidījumā par jaunāko laiku ēru mūsu valsts, mūsu sabiedrības vēsturē. No domām par neatkarību līdz neatkarības atgūšanai, līdz iestāšanās brīdim Eiropas Savienībā, līdz šodienai. Notikumi, kurus redzējām. Notikumi, par kuriem lasījām, dzirdējām, par kuriem paši runājām. Notikumi, kuri iespaidoja mūsu dzīvi pēdējo 20 gadu laikā. Pirmā sērija. 1988. 90. gads. Pirmais padomju Latvijas skaistuma konkurss, epos divos cēlienos, Berlīnes mūra gals, ugunsgrēks rūpnīcā VEF, kazino Čekas aizbildniecībā, zinātniskā komunisma gals. 88. pēdējais gads, kurā pasaule un Eiropa sadalīta divās daļās – sociālisma nometne un kapitālisma nometne. Pa vidu skaidri saskatāma robežšķirtne, dzelzs priekškars. Tā apzīmē ne tikai reālo robežu, ko nelegāli šķērsot ir tikpat kā neiespējami, bet arī informācijas barjeru. Austrumeiropieši par rietumniekiem zina vien tik daudz, ka tie klausās roka mūziku, staigā džinsos un apdraud mieru pasaulē. Neko daudz informētāki nav arī rietumnieki. Visi austrumnieki ir komunisti vai krievi, kas staigā formas tērpos ar Kalašņikovu uz pleca. Kā nu ne, tieši tādus socbloka pārstāvjus rāda filmās par Džeimsu Bondu. Tomēr Eiropa mainās. Mihails Gorbačovs, PSRS prezidents. Viņš pasaulē parāda, ka sociālismam tomēr var būt cilvēciska seja. Gorbačovs iziet ielās, tiekas ar padomju pilsoņiem, uzklausa viņus un gudri runā par demokratizāciju un perestroiku. Tiekas ar rietumvalstu līderiem stāstot, ka padomju valsts vairs nav tāda kā Brežņeva laikā. Un kaut kas pilnīgi neiedomājams. Ārvalstu vizītēs viņu pavada sieva, Raisa Maksimovna. Līdzinājai padomju līderi sievas līdzi neņēma. Runāja, ka Raisai uz Mihailu bijusi ļoti liela ietekme, un ne tikai privātos jautājumos vien. Ja tā, tad par demokrātijas vējiem daļēji jāpateicas arī viņai. Padomju impērijas un demokrātisko valstu attiecības uzlabojas, taču līdz saskaņai vēl ir tālu. Nekas neliecina, ka tādas patiešām siltas un draudzīgas attiecības jau kad varētu iestāties. Rietumu un austrumu paliek divas pasaules ar pilnīgi dažādiem tikumiem un vērtībām. Kad Padomju Savienības republikās sākas problēmas, Kremlis tā īsti pat nemēģina tās risināt diplomātiskām metodēm. Kalnu Karabahas konflikts. Tas izceļas starp Armēnijas un Azerbaidžānas republikām strīdīgas piederības reģiona dēļ. Kad Azerbaidžānas pilsētā Sumgaitā pūlis sarīko armēņu grautiņus un nogalina 32 cilvēkus, kļūst skaidrs, ar padomju valsti vairs nav labi. Vēl skaidrāks tas kļūst brīdī, kad armēņu un Azerbaidžāņu strīds pārauga īstā kara darbībā, ko Maskava tā arī nespēja apturēt. Līdz īstam patiesības brīdim jāgaida vēl pusgads, kad mierīgu demonstrāciju Grūzijas galvaspilsētā Tbilisī padomju karaspēks izdzenās sitot cilvēkus ar sapieru lāpstiņām. 20 cilvēki ies bojā un visiem, gan PSRS, gan aiz robežām, būs skaidrs. Lai arī runas par demokratizāciju ir skaistas, tomēr būtībā komunistu režīms nav spējīgs mainīties. Tam ir jāpaliek varmācīgam kā līdz šim, vai arī jāsabrūk. To, ka režīms tiešām sabruks un tik ātri, to gan diez vai kāds spēja iedomāties. Ne Eiropā, ne Amerikā, ne arī Latvijā. Un Eiropas problēmas tobrīd uz mums attiecās krietni mazāk nekā padomju iekšējās ķibeles. Piemēram, kā palīdzēt zemestrīces skartajai Armēnijai, kur bojā gāja 25 000 cilvēku. Un patiešām palīdzējām, nodevām donoru asinis. Latvijai tik traģiski notikumi gāja secen, taču savas lokālās zemestrīces bija arī pie mums, masu mītiņi, sapulces, tautas dziesmas, sarkanbaltsarkani karogi. Vēl pirms gada par to draudēja lielas nepatikšanas, bet tagad cietumā nebāza pat par tādas no padomju varas kaitīgas organizācijas kā Tautas fronte veidošanu. Jā, no šādas brīvības tik tiešām varēja sarēbt galva. Latvijā notiekošās pārmaiņas ir grūti nepamanīt, par to rūpējas masu mēdīji. Presei tiek dota lielāka brīvība. Vispirms par aizliegtajām tēmām, piemēram, staļiniskajām represijām, sāk rakstīt Maskavas centrālie laikraksti. Piemērs izrādās lipīgs, un tām seko republikāniskā prese.
Vietējā kompartijas vadība gan labprāt gribētu tādu brīvdomību aizliegt, taču nevar. Ja jau Maskavā avīzes tā raksta, tad zaļā gaisma iedegta pašā kompartijas politbirojā Kremlī. Bet politbirojām pretī neparunāsi. Tas pats ar televīziju. Vispirms Maskavas centrālajā televīzijā parādās informatīva-analītiskais raidījums Zgļad, jeb skatiens, kuram drīz vien seko Latvijas televīzijas Labvakar. Pat vadītāju skaits abos raidījumos ir vienāds – 3 kungi, atvainojiet, pagaidām vēl biedri. Ar katru mēnesi vārdu brīvības rāmji kļūst platāki. Mavrika Vulsona runa radošo savienību plēnumā satricina padomi Latvijas pamatus. Runātājs apšauba, vai 1940. gadā Latvijā vispār bijusi kāda socialistiskā revolūcija. Par padomi republiku Latvija kļūsi Molotova-Rībentropa pakta slepno protokolu dēļ. Tie novilka Eiropā jaunas robežas, kurām bija lemts saglabāties pusgadsimtu. Komunistu vadoņi, ieskaitot Gorbačovu, sākumā kategoriski noraida slepno protokolu eksistenci, taču pēc gada kļūst pielaidīgāki un atzīst, jā, laikam jau tie tomēr bija gan. Jautājums sīkākai izpētēji vēlāk tiks izveidota PSRS tautas deputātu komisija, kas savu darbu tā arī nepabeigs padomju valsts sabrukuma dēļ. Brīvības džinu, kas izlaisas no pudeles, atpakaļ dabūt vairs nav iespējams. Baltijas republikās vienā pēc otras tiek veidotas tautas kustības. Komunistiskās partijas vadītāji sākumā apsver domu Tautas fronti aizliegt, prasa padomu Gorbačova līdzgaitniekam Aleksandram Jakovļevam, kurš izrādās liels demokrāts. Kāpēc aizliegt? Lai zinātu, ko aizliedzam, vispirms jāļauj tam izveidoties. Tad kādu brīdi kompartija lūlo naivu cerību Tautas fronti kontrolēt. Arī neizdodas. Fronti ir veidot no apakšas, nevis centralizētu no augšas, tādēļ izkontrolēt tur neko vairs nevar. Savukārt pamatu represijām tautfrontieši sākumā nedod. Frontes dibināšanas kongresā gan runā par republikas suverenitāti, taču briesmīgo vārdu neatkarība neviens nepiemin. Toties ik pa brīdim piesauc ļeņiniskos valsts pārvaldes pamatprincipus. Kas ar to domāts, saprot kā gribi. Kaut gan to, ka pārmaiņas ir nopietnas un pa vecam diez vai viss var palikt, gluži labi var nojaust no biežajiem mītiņiem. Ļaužu masas un sarkanbaltsarkanie karogi, kas vēl pirms gada bija aizliegti. Vēl trakāk, presē pat sākas diskusijas par to, vai sarkanbaltsarkano karogu nevajadzētu atzīt oficiāli. Tik tālu tomēr nenonāk. Padomi Latvijas karogs paliek tas pats vecais, sarkanais ar zilajiem viļņiem apakšmalā. Toties sarkanbaltsarkano augstākā padome atzīst par nacionālo karogu. To var lietot 18. novembrī, šos svētkus tagad drīkst atzīmēt, vai Līgo svētkos. Padomju svētkos 1. un 9. maijā, 7. novembrī jālieto sarkanais karogs. Tā arī zem 2 karogiem pagaidām dzīvojam. – 1982. gadā atklātais Latvijas komunistiskās partijas centrāla komitejas politiskās izglītības nams, par kongresa namu tas kļuva 10 gadus vēlāk, bija atmodas neatņemama sastāvdaļa. 1988. gada jūnija radošo savienību plēnums vēl norit komunistiskās partijas sapulču garā. Publika sēž zālē, bet vadoņi uz skatuves zem milzīga Ļeņina bareljefa. Kompānija interesanta. Pa vidu sēž dzejnieks Jānis Peters. Viņam pie kreisās rokas gleznotāja Džemma Skulme un kompartijas gauma vēsturnieks Aleksandrs Drīzulis. Bet pie labās kompartijas pats pirmais sekretārs Boris Pugo un viņa tuvākie palīgi Vitālijs Soboļevs un Anatolijs Gorbunovs. Runas pēc formas it kā tradicionālas. Ļeņinisma dižo mācību un kompartijas vadošo lomu neviens vēl nedomā apstrīdēt. Taču to saturs pārsteidzošs, pat sensacionāls. Kā citādi, lai nosauc Mavrika Vulsona teikto, ka nekādas socialistiskās revolūcijas Latvijā nav bijis. Pusgadu vēlāk notiekošajā Tautas frontes kongresā Ļeņina ģīmis jau ir piesegts. Proletariāta vadonis īsti nesapas kopā ar sarkanbaltsarkanajiem karogiem. Runātāji tribīnē nomaina viens otru, bet, lai tiktu pie mikrofona debatēs, jāstāv garā rindā. Šeit pa vidu ejām starp krēsliem. Pa šīm pašām ejām pēc pāris gadiem zāli pametīs komunistiskās partijas kongresa delegāti. Tie, kuriem neies pie sirds jaunā vadoņa Alfrēda Rubika nacionālisma apkarošanas politika. Pārtraukumos delegāti iet uzpīpēt un pie viena arī apmainīties viedokļiem, tā teikt, neformālākā gaisotnē. Zālē
smēķēt nedrīkst, taču pelntrauki izvietoti nama gaitiņos un kāpņu telpās. Tieši vienā šādā pīpauzē Boris Pugo esot Mavrikam Vulsonam teicis pravietiskos vārdus: "Ti ubil savietskuju Latviju." Tu noglināji padomi Latviju. Skaļi teikts, taču taisnība vien bija. Paziņojums par Molotova-Rībentropa pakta slepnajiem protokoliem tiešām ļāva apšaubīt padomi Latvijas izveidošanas likumību. Borisam Pugo tobrīd atlika dzīvot vien 3 gadus. 1991. gada augusta puča izskaņā jau Maskavā esot, viņš nošāvās. Nespēja pārdzīvot padomju impērijas sabrukumu. Laiks darbam, laiks izpriecām. Kongresa darba pārtraukumos delegāti devās uz politiskās izglītības nama bufeti, kurai ar ideoloģiju nekā kopēja nebija. Galu galā rosols, sviestmaizes vai kafija ar moku visur garšoja vienādi. Taču ar kafēnīcu vien tas nebeidzās. Kad frontes dibināšanas kongresa delegātiem kooperatīvs Možums, tolaik bija Rīgā tāda populāra kafēnīca, uzsauc kasti šampanieša, tad ne jau bufetē to tukšoja. Nē! Tas notika šeit, balkonā, tālāk no televīziju kamerām un nosodošiem skatiem. Ar vienu kasti visiem, protams, bija par maz. Vieniem tika, daži palika bešā, taču nacionālais pacēlums un eiforija tobrīd sita tik augstu vilni, ka tā īsti neviens pat neapvainojās. Vēsturi taisot, par šampanieti nedomā. Padomju Latvija mūžos, lai dzīvo, spoža, lai padomju vainagā mirdz. Šīs Latvijas Socialistiskās padomju republikas himnas rindas aizvien pārliecinošāk aizstāja cita dziesma. Baumaņa Kārļa Dievs svētī Latviju, kas jāmācās no jauna. Vairums cilvēku uzzina, ka mums ir daudz šādu jauno veco dziesmu, kas padomju laikā tika nodotas aizmirstībā. 88. gada vasarā Rīgas sporta manēžā uzvestā Zigmāra Liepiņa un Māras Zālītes rokopera Lāčplēsis ar Igo Fominu titulu lomā kļūst par gada notikumu ne tikai mūzikas jomā vien. Tā spēlē milzīgu lomu arī vispārējā nacionālā pacēluma radīšanā. Visas biļetes tiek izpirktas zibenes ātrumā, bet pēc izrādēm mākslinieks burtiski apber ar ziediem. Kaut gan visiem labi zināmais sižets it kā stāsta par krustnešu ienākšanu Latvijā, tomēr izrādes stilizētie tērpi un librets ļoti viegli ļāva vilkt paralēles arī ar padomju okupāciju. Pavasarī norisinās pirmais skaistuma konkurss kopš Latvijas neatkarības zaudēšanas – Miss Rīga 88. To rīko Jaunatnes centrs fórums un komjaunatne. Tādēļ kandidātēm pieteikties jādodas uz komjaunatnes komiteju, gluži kā pierakstoties celtnieku vienībā. Interese ir liela, piesakās vairāk 100 meiteņu. No viņām orgkomiteja pēc sev vien zināmiem kritērijiem atlasa 10. Viņām tad arī ir tas gods kāpt uz skatuves finālā. Aplūkojas meitenes vakartērpos un peltkostīmos, žūrija ar aktieri Gunāru Cilīnsku un komjaunatnes komitejas sekretāru Ziedoni Čeveru priekšgalā karalienes kroni piešķir skolniecei Sintijai Jenertei. Gada auto VAZ 2109. Eksporta variantā pazīstams arī kā Lada Sputņika. Jau 80. gadu vidū lielu atzinību ieguva 8. Žigulis, jeb Lada Samara, taču jaunais modelis atšķiras ar to, ka tajā vieglāk iekāpt. 4 durvis tomēr ir labāk nekā 2. Nulle dzimušās kooperātoru šķiras sapņu auto. Īpašs pieprasījums ir pēc slapjā asfalta krāsā krāsotajām mašīnām. Plastmasas salons nežēlīgi grab, no 1,3 litru motoru neko vairāk par 70 zirgspēkiem izspiest nevar, bet tik un tā. Šis bija sportiskākais padomju vāģis. Latvieši ar pārsteigumu uzzina, ka tādiem tautas šlāgeriem kā Zilais lakatiņš un Vecās likteņdzirnas ir arī autors. Pie tam šis autors vēl ir dzīvs un atrodas tepat dzimtenē, nevis kaut kur Kanādā. Komponista Eduarda Rozenštrauha rehabilitācija un atgriešanās ir triumfāla. Viņa koncerti pulcē tūkstošus. Pārsvarā jau ievērību gūst tie, kas dzied par brīvību, latviešu tautu, verdzības ķēžu saraušanu un mūsu karogu. Labākajiem mūziķiem tas izdodas gaumīgi. Piemēram, Ievas akurāteres Manai tautai, to jau agrāk sacerējuši Amerikas latviešu ritmaņi, ir obligātais repertuārs tautas mītiņos. Trausla un emocionāla dziesma, kas 88. gadā iekļaut arī Ievas skaņuplatē Spogulis.
88. gadā paredzēts uzsākt Rīgas metro pirmās kārtas celtniecību. Pirmā līnija plānota no Zasu lauka līdz VF kultūras pilī. Ceļš no viena galapunkta līdz otram prasītu 12 minūtes, bet dienā pēc projektētāja ieceres metro izmantotu vismaz 230 000 pasažieru. Ātri, lēti un cik nu tādā burzmā iespējams ērti. Tomēr metro projektam nav lēmts īstenoties sabiedrības masveidīgo protestu dēļ. Rīdznieki baidās no viesstrādnieku, jeb kā tolaik pieņemts teikt, migrantu pieplūduma. Beigās arī varas iestādes nolēma piekāpties un metro celtniecību atliek uz nenoteiktu laiku. Vai pret metro vērstajās akcijās tomēr virsroku neņēma emocijas, nevis argumentēti aprēķini? Protams, tur bija ļoti daudz emociju. Un mēs laikrakstā Padomu jaunatne sākām šo akciju pret metro tūlīt pēc tam, kad notika sapulce Lielajā aulā universitātē. Un sākotnēji vispirms bija intervijas ar dažādiem speciālistiem, ar pilsētbūvniekiem, ģeologiem, kuri pastāstīja, ka Rīgā būvēt metro tā ir pašnāvība, jo Rīgas pazeme nav tam piemērota. Es tagad vairs neatceros precīzi tos visus ģeoloģiskos nosaukumus, bet katrā ziņā tie bija tādi, ka mūs pārliecināja, ka ja Rīgā uzbūvēs metro, tad Rīga pēc kāda laika vienkārši var iegrūt tajās metro caurulēs un metro rakumos. Ja. Un pēc tam jau sākās tās milzīgās emocijas, kas bija balstītas ne tikai uz to, ka var sabrukt Rīga, kas arī, protams, bija ļoti nozīmīgi, bet arī uz to, ka iebrauks tūkstošiem un tūkstošiem migrantu. Un sāk nākt uz Padomu jaunatnes redakciju tūkstošiem vēstuļu. Kaut kas tāds nebija vispār gaidīts. Ar ko atšķiras demokrātija no demokratizācijas? Ar to pašu, ko kanāls no kanalizācijas. Šis joks bija izplatīts perestroikas jeb pārbūves gados, kad Mihails Gorbačovs izsludināja kursu uz demokratizāciju. Savu daļu patiesības jokā slēpās gan, jo demokrātija padomju izpratnē jūtami atšķirās no rietumu standartiem. Pilnīgu brīvību tautai komunisti dot baidījās, jo saņēmuši nelielu daļiņu cilvēki, kāds brīnums, prasīja vēl. Taču lielāka daļa brīvības draudēja pašiem komunistiskajiem režīmiem, kam 89. gads izrādījās ļoti liktenīgs. Dzelzs priekškars ir kritis. Tā dažos vārdos var raksturot 89. gadu Eiropā. Sociālisma bloks, kas likās mūžīgs un nesatricināms, jūg pa visām šuvēm. Atšķiras tikai veids komunistisko režīmu krišanai. Čehslovākijā, Ungārijā, Polijā un Bulgārijā tas notiek mierīgā ceļā. Līdzinējie vadoņi paši saprot, ka pa labam pie varas palikt vairs nav iespējams. Varētu jau pielietot spēku, taču šaut uz savu tautu, tas ir riskants gājiens. Armija var arī nepaklausīt. Vēl varētu saukt tālāk lielo brāli, Padomju Savienību, taču tai pietiek problēmu savās mājās. Un nav arī vēlēšanās Ungāru vai Bulgāru dēļ bojāt attiecības ar rietumiem. Padomju ekonomika tobrīd jau ir tik bēdīgā stāvoklī, ka bez rietumu palīdzības var sabrukt pavisam ātri. Viens izņēmums Austrumeiropas komunistu pulkā tomēr ir Nikolaja Čaušesku, Rumānijas kompartijas vadonis, kurš tautu iedzimis nabadzībā, toties sev uzbūvējis lielāko pili Eiropā. Kad Rumānijā sākas demonstrācija vilnis, Čaušesku nolemj problēmas risināt pa vecam, no spēka pozīcijām. Kļūda. Demonstranti pa mājām izklīst netaisās, bet armija uz tautu šaut atsakās. Tad diktators iesaista sev uzticamo policiju un drošības dienestu Securitate. Izceļas īsts pilsoņu karš. Armija nostājas tautas pusē un dažu dienu laikā dzīvību zaudē apmēram 1000 cilvēku. Tomēr spēku samērs nav par labu diktatoram. Saprotot, ka ir zaudējis, Čaušesko helikopterā bēg no savas pils jumta. Varbūt izdosies patvērties kaut kur Kubā un tērēt nebaltām dienām noglabātos miljonus. Neizdodas, jo armijas vienības helikopteru pārtver un diktatoru arestē. Uz ātru roku sarīkotais tribunāls Čaušesku un viņa sievai Elenai piespriež nāves sodu, ko bez kavēšanās izpilda. Austrumeiropas asņēnākais režīms bija gāsts. Līdzīgi ceļu kā Čaušesku izvēlējās arī Ķīnas komunisti. Pret Tiananmeņas laukumā mītiņojošajiem studentiem bez garas domāšanas tika raidīti tanki. Iznākums – demonstrācija izdzenāta un no 200 līdz 2000 bojā gājušo. Precīzs upuru skaits nav zināms vēl šobaldien.
Pavisam citādi varas maiņa norisinājās Vācijas Demokrātiskajā republikā. Vācu komunistus iegāza kaimiņu valstis. Pietika Ungārijai atvērt robežu ar Austriju, lai austrumvācieši bariem mestos projām no savas socialistiskās dzimtenes. Paši vācieši joko, ka Berlīnas iedzīvotājiem pēc gada vairs nebūs vajadzīgas personas apliecības. Tik maz tur būs palicis iedzīvotāju. Nav tālu no patiesības. Pāris mēnešu laikā atļauju emigrēt pieprasa gandrīz 2 miljoni demokrātiskās Vācijas pilsoņu. 40% iedzīvotāji pavisam nopietni apsver iespēju emigrēt. Ar varu viņus noturēt sociālismu apskāvienos vairs nav iespējams, tādēļ gada nogalē Austrumvācijas līderis Egons Krenz padodas un ļauj atvērt robežu ar Rietumvāciju. 4. gadsimtu pastāvējušais Berlīnes mūris ir sagrauts. Šķiet visuzskatāmākais un simboliskākais objekts, kas sadalīja sociālismu no kapitālisma. Berlīnes mūris. Pagatavots no 3,60 m augstiem un 1,20 m platiem dzelzbetona blokiem. Kopējais garums 140 km. Wow! Iemesls, kāpēc Austrumvācijas vadoņiem 1961. gada 13. augustā radās doma uzcelt šo Ķīnas mūru mūsdienu versiju, bija gaužām vienkārši. Austrumvācieši masveidā bēg uz Rietumberlīni, jo tur varēja labāk nopelnīt, tur nevienu neinteresēja viņu politiskie uzskati un privātās sarunas. Komunistu bonzām viņu vadonis tolaik bija Walters Ulbrichts, tas beigās apnika, un kādā svētdienas rītā bez iepriekšēja brīdinājuma robeža tika slēgta. Pirmajās 2 dienās robežu iezīmēja ar dzeloņstiepļu žogu, bet tad, turpmāko 2 mēnešu laikā, uzslēja pamatīgu mūri, ko uzlaboja turpmākos 10 gadus. Būvēja pamatīgi, ne tādam apkārt apiesi, ne pāri pārleksi. Arī pa šķirbu nepalūrēsi, kāds tad izskatās rietumnieku dzīvesveids. Mēģinājums tuvoties mūrim varēja beigties bēdīgi. Visā tā garumā bija izvietots 116 sargu torņi, gluži kā cietumā, un arī uguni sargi varēja atklāt bez iepriekšēja brīdinājuma. Par spīti briesmām daudz mēģināja tikt pāri mūrim. Bēgšanas mēģinājumi abrīnas vērti. Daži, piemēram, izraka tuneli 145 metru garumā, protams, zem mūra. Šeit vispār redzami slavenākie bēgšana organizatori – Hans-Jorgs Bühlers, skolotājs, Wolfgangs Kokrovs, politologs un citi. Daži izmantoja gaisa tehniku, deltaplānus, gaisa balonus, pašdarinātus lidaparātus. Lūk, pirmais autentiskais eksemplārs. Tā autors Ivo Zdarskij, čehu students, 24 gadi. No rūpnieciskiem mezgliem te tikai 2. Automašīnas Trabant motors un motocikla Java degvielas tvertne. Viss pārējais pašu rokām darināts. Taču paveicās ne jau visiem. No drošiem avotiem zināms, ka bēgot pār mūri bojā gājuši 136 cilvēki. Checkpoint Charlie, jeb kontrolpunkts Čarlijs, nebija vienīgā vieta, kur no Austrumberlīnes legāli varēja nokļūt Rietumberlīnē. Tomēr par augstā kara simbolu kļuva tieši Čārlijs, jo atradās šeit, pašā Berlīnes centrā. Lai gan par Čārliju to sauc tikai rietumnieki. Padomju dokumentos tā nosaukums skanēja krietni vien prozaiskāk. Kontroļna propustnoj punkt na Friedrichstraße. Iesākumā kontrolpunkts bija vienkārši paceļama aizsarga barjera, taču drīz vien kļuva skaidrs, ka ar to vien būs par maz, jo kāds austrumberlīnietis ar auto barjeru gluži vienkārši notriec un pēc brīža jau bija tur, rietumos. Nē, tā nav izslavētā vācu kārtības sprieda Austrumvācijas vadoņi un radīja šādu pamatīgu dzelzbetonu kontrolpunktu ar zigzagā izsvaidītiem betonu bluķiem, lai auto nav kur ieskrieties. Otrā pusē, amerikāņu kontrolētajā zonā, palika vienkāršais koka namiņš, jo neskapēc no turienes uz turieni neviens bēgt negrasījās un aizsargbarjeras nelauza. 1989. gadā pēc kontrolpunktu un mūra likvidēšanas robežsargus nomainīja tirgotāji. Sākumā modē bija viss padomju armijas ekipējums – šineļi, virsnieku cepures, jostas ar sprādzēm un zvaigznēm, dažādas padomju armijas medaļas un ordeņi. Cenas sākot ar pāris deutschmarkām par pogu ar zvaigznīti līdz pat pāris simtiem par pilnu armijas uniformu. Savs labums tika arī zaudātiņiem. Kad Gorbačovs sāka izvest armiju, nebija visu mantību jāstiep līdzi, spekulanti pirka vairumā.
Vēlāk mode mainījās. Vāciešos pamodās nostalģija, un tad uz urrā varēja tirgot visu, kas atgādināja DDR – Deutsche Demokratische Republik. Tēkrekli, krūzītes un vēl citi nieki. Arī Berlīnas mūra fragmenti no sākuma diezgan lielu izmēru, bet ar katru gadu tie kļūst aizvien mazāki. Lūk, šis pirkts pirms 2 gadiem, cena 2,80 €, un klāt pievienots certifikāts, ka nācis tik tiešām no Berlīnas mūra, nevis kādas nojauktas lopu fermas. Tagad arī Latvijas iedzīvotāji var ieelpot rietumu gaisu. 89. gada vasarā sāk kursēt prāmis Rīga-Gdaņska Trāveminde. Kuģis saucas Rogalin, pieder Polijai, taču to nofraktējusi Rietumvācu kompānija. Tobrīd tas ir vienīgais veids, kā pat tiešo nokļūt Rietumu Eiropā. Lidmašīnas no Rīgas uz rietumiem vēl nekursē, jāmet līkums caur Maskavu, taču tie visi ir sīkumi. Galvenais – ceļš uz pasauli beidzot ir vaļā. Durvis uz ārzemēm ir pavērušās. Tikai ko nabaga latvietim Eiropā darīt? Valūtas nevienam nav. Oficiāli braucot uz ārzemēm var samainīt summu, ar ko nepietiek pat kārtīgām pusdienām. Vari mēģināt pirkt valūtu melnajā tirgū. Taču par valūtas spekulāciju ir pants Krimināla kodeksā, kas paredz reālu cietumsodu. Padomju valsts taupa jau tā niecīgos valūtas krājumus un ne bez pamata. Plānveida ekonomika ir nonākusi kraha priekšā. To katrs var izbaudīt uz savas ādas. Veikali kļūst arvien tukšāki, daudzas preces pārdot uz taloniem, ierastas ir garas rindas pie veikaliem. Ko iesākt? Mihails Gorbačovs nolēma ļaut problēmu risināt reģioniem. Tiek pieņemts lēmums par republiku saimniecisko patstāvību. Tas nozīmē, ka republikas un to lielie uzņēmumi tiek nolikti uz pašfinansēšanās sliedēm. Gribējāt brīvību? Lūdzu, te tā ir. Domājiet tagad paši, kā savilkt galus kopā. Un Latvijas Padomju Socialistiskās republikas valdība, ko tolaik vada Vilnis Edvīns Bresis, šo to patiešām arī izdomā. Breša zemnieki. Pie šāda nosaukuma tiek tie uzņēmīgie lauksaimnieki, kas izmantoja jaunā valdības lēmuma iespējas un izveido savas zemnieku saimniecības. Dūšu tur vajag lielu. Vispirms jāraksta iesniegums vietējai tautas deputātu padomei, lai tā iedala zemes pleķa apsaimniekošanai. Privāti īpašumā to dabūt nevar. Padomju varai pati doma, ka zeme varētu būt privāta, liekas pretīga. Kad zeme iedalīta, jādiņģējas par kredītiem lauksaimniecības tehnikas iegādai. Arī tas nav viegls darbs. Par spīti visām šīm problēmām pāris gadu laikā Latvijā izveidojas veseli 700 jaunsaimniecību. Dažus gadus vēlāk likums par brežu zemniekiem gan radīja pavisam negaidītas problēmas. Sākās denacionalizācija un Ivara Godmaņa, no jau neatkarīgās Latvijas valdība, atdeva īpašumus to kādreizējiem saimniekiem, bet tad atklājās, ka tajos iekārtots jaunsaimnieku fermas. Nosacīta ekonomiskā patstāvība bija iegūta, taču līdz īstai brīvībai vēl tālu. Ja agrāk tika izmantots diplomātiskais un miglainais formulējums suverenitāte, tad jau mītiņos dzirdama skaidra valoda. Latvijai jāatgūst neatkarība. Mītiņi notiek teju vai katru mēnesi, uzstādot vienu apmeklētības rekordu pēc otra. Pavasarī Tautas fronte Krastmalā sarīko mītiņu demokrātijas aizstāvībai, kurā piedalās 230 000 cilvēku. Fantastisks skaitlis. Taču jau pēc pusgada tas ir pārspēts. 18. novembra mītiņā, kurā izskan atklāta prasība pēc Latvijas neatkarības, piedalās 500 000. Savukārt vasarā Latvija kopā ar abām kaimiņu valstīm pamanās iekļūt Ginesa rekordu grāmatā. 2 miljoni cilvēku izveidos 600 km garu dzīvo ķēdi cauri Lietuvai, Latvijai un Igaunijai. Kaut ko tādu pasaule vēl nav redzējusi. Kā bija iespējams koordinēt tik lielas ļaužu masas, lai ķēdē nerastos lieli caurumi? Jā, to es arī šodien nestādos priekšā, vai to vairs var atkārtot, jo mēs esam interneta un mobīlo telefonu izlutināti, bet tas faktiski balstījās uz ļoti precīzu darba sadalījumu. Tad vispirms izmērīja 1,50 m katram cilvēkam, sadalīja kilometru ar 1,50 m, tad uzzināja, cik vajag cilvēkus. Katram kilometram bija savs atbildīgais. Un tad bija tāds koordinācijas centrs, kurā darbojās tikai 10 cilvēki.
Un faktiski tāda piramidāla struktūra. Un līdz pat pēdējiem 200,000 organizācijas biedram katram bija skaidrs, kur viņam ir jāstāv. Toreiz atmodas laikā mūs vieno ļoti liela ideja. Šobrīd tik lielas idejas vairs nav. Un es arī nedomāju, ka tādu ideju normālā, mierīgā valsts dzīvē ir iespējams atrast. Jāsaka, ka Latvija šobrīd ir ļoti sašķelta. Sabiedrība ir sašķelta. Un es nedomāju, ka būtu iespējams tik vērienīgu cilvēku vienotību sasniegt. Stāvot Baltijas ceļā, mēs vēl nezinām, ko par mūsu likteņiem spriež vīri, kuriem lielās politikas groži rokās. Padomju līderis Mihails Gorbačovs un amerikāņu prezidents Džordžs Bušs vecākais. Amerikāņi atbalsta latviešu brīvības centienus. Gorbačovs, protams, iebilst, taču sola Baltijā nelietot spēku. Sabiedrība nav informēta par sarunu rezultātiem, taču to, ka viss mainās, neievērot var tikai aklais. Februārī pēdējās padomju vienības pameta Afganistānu. 9 gadus ilgušajam karam pielikts punkts. Afganistānas komunistiskā režīma uzturēšana pie dzīvības, padomju propaganda to sauc par internacionālā pienākuma pildīšanu, prasīja arī latviešu dzīvības. 62 Latvijā iesauktie un tā dēvētā padomju karaspēka ierobežotajā kontingentā uz Afganistānu nosūtītie karavīri šajā karā krita. Vēl vairāk nekā 200 tika ievainoti. Lai piedabūtu citautiešus runāt latviski, augstākā padome pieņem likumu par valodu. Likums ir diezgan maigs. Tas gan paredz valsts iestāžu lietvedībā krievu valodu aizstāt ar latviešu, taču krieviski runājošajiem iedzīvotājiem ir ļauts ar valsts varu kontaktēties arī dzimtajā valodā. Arī parlamenta sēdes vēl gadu norisinās 2 valodās un tiek sinhroni tulkotas. Negaidīt problēmu izrādās rakstāmašīnu latviskošana. Iestādes līdz šim lielākoties lietojušas krievisko šriftu, bet steigšus nākas pasūtīt latīņu burtus. Kinostudija Mosfilm laiž klajā filmu Intermeitene. Pateicoties tai, padomju tauta ar pārsteigumu uzzina, ka padomju savienībā pastāv prostitūcija. Tiesa, daudz rīdznieku un pilsētas viesi arī bez kino zina, ka Rīgā prostitūcija eksistē un ir informēti par izcenojumiem. Vissmalkākās, un tātad arī dārgākās meitenes atrodams viesnīcā Latvija un restorānā Jūrmala. Cena 100 rubļi par seansu. Uz pusi lētākas dāmas apgrozās kafejnīcās Ļeņingrada un Lāsīte, bet centrālās stacijas apkaimē var atrast meiteni par 10 rubļiem. Vislētākais ir tā sauktais ekspresis Vārtrūmē – 5 rubļi, un varbūt kāda nelaba slimība piedevām. To, ka mūsu mūziķi ir pasaules līmenī, mēs jau zinājām sen. Tagad to pamanījuši arī profesionāļi. 89. gadā grupu Remix uzrunā Amerikas producenti un pēc gada grupa ceļo pāri Atlantijas okeānam, lai ierakstītu albumu ar jauno nosaukumu Rīga un ieņemtu augšējās vietas hitparādēs. Tomēr neizdodas. Producenti sāk mainīt grupas dalībniekus, process buksē, līdz beidzot izjūg pati grupa. Viens no emocionālākajiem vasaras notikumiem ir Čikāgas piecīšu koncertūra Latvijā. Ilgus gadus trimdas tautiešu grupu varējām dzirdēt tikai nepārāk kvalitatīvos un nevisai legālos magnetofonu ierakstos, bet tā uzstājas tepat Mežaparka estrādē. Kopumā Čikāgas piecīšu 9 koncertus dažādās Latvijas pilsētās apmeklē fantastisks skatītāju skaits – 180 000. No augstāko mācību iestāžu programmas tiek izņemts tāds mācību priekšmets kā zinātniskais komunisms. Simtiem Rīgas studentu sarīko gājienu, pavadot to pēdējā gaitā. Akcija ir ironiska, jo patiesībā jau pēc aizgājēji neviens nesēro. Lai nokārtot eksāmenu zinātniskajā komunismā, bija nepieciešams iekalt marksisma klasiķu citātus, kas dien nav pati interesantākā lasāmviela. Tātad vieglas smiltis tev komunisma mācība. Vasarā izceļas ugunsgrēks rūpnīcā VEF, kura dzēšanā iesaistīti ne tikai visi Rīgas ugunsdzēsēji, bet arī padomju armijas karavīri un pat 2 speciālie ugunsdzēsības vilcieni. Aizdegšanās sākas uz viena korpusa jumta, kuru iepriekšējā dienā strādnieki bija darbojuši. Vējainā laika dēļ uguns ātri pārmets arī uz citiem korpusiem. Par spīti visām ugunsdzēsēju pūlēm nodeg 5 cehi. Ugunsgrēks rūpnīca ir smags trieciens, no kura tā vairs nespēja atkopties. Un tas ir arī viens
viens no iemesliem, kādēļ VEF vēlāk nespēs adaptēties kapitālisma apstākļos. Latvijas Komunistiskās partijas centrālās komitejas pirmais sekretārs Jānis Vagris šo atvaļinājumu dienu pavadījis Saulkrastos. Dienas vidū brauc ar elektrisko vilcienu uz Jūrmalu un pa vagonu logu pamanījis dūmus. Zvanījis uz centrālo komiteju un uzzinājis, ka VEF deg. Pēc brīža viņš jau bijis rūpnīcas pagalmā. 90. pārmaiņu gads Eiropā. Nav vairs Austrumvācijas un Rietumvācijas, ir apvienotā Vācija. Nav vairs komunistisko režīmu Austrum Eiropas valstīs. Cilvēki mācās demokrātiju un veido draudzīgas attiecības ar Rietumvalstīm. Rietumnieki ir gatavi palīdzēt bijušajiem pretiniekiem no izjukušā Varšavas bloka. Tātad Eiropā viss mierīgi un saticīgi, ko nevar teikt par tuvajiem austrumiem. Tur Irākas diktators Sadams Huseins okupē Kuveitu un pasludina to par Irākas sastāvdaļu. Rietumvalstis dodas atbrīvot okupēto Kuveitu. Notikumi tuvajos austrumos aizēnoja pārmaiņas Eiropā. Neko darīt. Televizora ekrānos kadri no kaujas laukiem izskatās efektīvāk nekā ziņas par Austrum Eiropas demokratizāciju. Jo vairāk tādēļ, ka līču karš tiešām bija īpašs notikums. Šis bija pirmais konflikts pēc Hitlera sagrāves 2. pasaules karā, kurā rietumu demokrātijas valstis apvienojās, lai apturētu agresoru. Amerikāņi, briti, franči, spāņi, holandieši, dāņi visi sūtīja savus karavīrus uz kara darbības zonu. Pat mūžam neitrālie Zviedri atsūtīja kara hospitāli. Pirmo reizi operācijās kopā ar NATO spēkiem piedalījās arī austrumeiropieši. Pa 200 vīriem atsūtīja poļi un čehi. Šis bija pirmais jauna veida karš, kurā izmantoti tā sauktie gudrie ieroči. Proti, pirms sauszemes operācijām, tā sākās 91. gada februārī, sabiedroto aviācija, izmantojot lāzeru vadāmas raķetes, iznīcināja Irākas pretgaisa aizsardzības sistēmu, komandantu punktus un citus svarīgus objektus. Irākas armijas zaudējumi milzīgi, mierīgo iedzīvotāju upuru skaits minimāls, sabiedroto uzvara pārliecinoša. Tomēr arī pēc sakāves Sadams Huseins palika pie varas un Irāka nekļuva par demokrātisku valsti. Atšķirībā no Austrumeiropas valstīm, kas pamazām atbrīvojās no sociālisma mantojuma. Visātrāk šīs pārmaiņas norisinājās Austrumvācijā. Lai iekļautos vienotajā Vācijā, austrumniekiem, jeb osijiem, nākas piemēroties rietumnieku, jeb vesiju spēles noteikumiem. Tā ir īsta šoka terapija. Nerentablie sociālismu uzņēmumi tiek slēgti vai pārveidoti. Pārveidošana parasti nozīmē arī darba vietu skaitu samazināšanu. Trieciena tempā notiek pārēj uz Rietumvācijas marku un brīvo tirgu. Mainās tīri sadzīviskas lietas. Piemēram, osijiem nākas pierast, ka tagad veikalā saruna ar pārdevēju vairs nav jāsāk ar vārdiem. Sakiet, vai jums ir? Tā vietā jāsaka, es vēlos nopirkt to vai to, jo šie vairs nav sociālismu veikali ar ierobežotu preču sortimentu, bet gan īsti lielveikali. Palīdzību saņem ne tikai Austrumvācija vien. Rietumeiropieši saprot, ja Eiropa paliks sadalīta nabadzīgajos austrumos un bagātajos rietumos, tad nekas labs no tā neiznāks. Tādēļ jāsniedz austrumniekiem palīdzīga roka. Šim nolūkam tiek izveidota Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka. Viens no galvenajiem tās uzdevumiem būs palīdzības sniegšana Centrāla Eiropas un Austrumeiropas valstīm, realizējot demokrātiskas reformas. Tobrīd droši vien retais varēja iedomāties, ka jau pēc gada palīdzēt nāksies arī vēl tālāk austrumos izveidotām valstīm, kuras pagaidām vēl skaitījās padomju socialistiskās republikas. Taču pagaidām padomju līderis Mihails Gorbačovs rietumos ir gaišais tēls. Viņam pat tiek piešķirta Nobela miera prēmija. Tas, ka Gorbačovs ir skaidri licis manīt, ka negrasās ņemt galvā Baltijas republikas, kas nulle bija pieņēmušas neatkarības deklarācijas, tobrīd vēl nav no svēra. Latvijā Vācijas apvienošanās izraisa dalītas jūtas. No vienas puses prieks par vāciešiem, kas beidzot var būt kopā, no otras aizdomīgākie prāti pauž šaubas, vai tik tas nav noticis uz mūsu rēķina. Proti, Gorbačovs atdod Austrumvāciju, pretī saņemot rietumnieku solījumus neatbalstīt Baltijas neatkarību. To, ka sazvērestības teorija izrādījusies nepatiesa, mēs uzzinām tikai vēlāk.
Pat tad, ja rietumi tiešām Baltiju būtu iztirgojuši Padomju Savienībai, baltiešu apņemšanos atgūt neatkarību tas neietekmētu. Lavīna bija sākusi velties un apturēt to tik vienkārši vairs nevarēja. Viena pēc otras Baltijas republikas pieņem neatkarības deklarācijas. 90. gada 4. maijs – diena, kurā Latvijas augstākā padome nobalso par neatkarības deklarāciju. Ārā pie parlamenta durvīm gaida ļaužu masas, kas klausoties līdzi paņemtos radiouztvērējus, skaita līdzi 30 par, 31 par un tā tālāk. Troksnis uz ielas ir tik liels, ka sēdes vadītājam Anatolijam Gorbunovam pat nākas apsaukt ārā stāvošos. Kurš klusāk, netraucējiet strādāt. Galīgais rezultāts – 138 deputāti nobalsojuši par neatkarību. Pārsvars pavisam neliels. Ja būtu par 7 balsīm mazāk, deklarācija netiktu pieņemta. Rietumi pagaidām izturas piesardzīgi. Vai ir vērts baltiešu dēļ maitāt attiecības ar Kremli? Ir arī izņēmumi. Zviedrija Rīgā atklāja savu konsulāta nodaļu. Pats ģenerālkonsulāts vēl ar vienu atrodas Ļeņingradā, taču pirmais solis diplomātisko attiecību veidošanai ir spērts. Pēc gada konsulāts pāraugs Zviedrijas vēstniecībā Latvijā, kuras svinīgajā atklāšanā piedalīsies latviešu izcelsmes Zviedrijas tieslietu ministre Laila Freivalde. Otrs izņēmums – Amerikas Savienotās valstis. 90. gada vasarā Latvijas premjerministram Ivaram Godmanim un ārlietu ministram Jānim Jurkānam tiek izrādīts liels gods. Viņus uzaicina privātā vizītē pie Amerikas prezidenta Džordža Buša vecākā. Abi Latvijas pārstāvji viesojas Baltā nama ovālajā kabinetā un ar tā saimnieku tērzē krietni ilgāk nekā sākumā bija domāts. Baltijas valstu neatkarību gan Bušs nesola tā uzreiz atzīt, taču apņems atvērt Rīgā ASV informācijas biroju. Tiem laikiem arī tas nav maz. It kā jau sīkums, taču tas liecina, ka lielajai Amerikai tomēr rūp Latvijā notiekošais. Nekas īpaši labs gan Latvijā nenotiek. Politisko nestabilitāti papildina ekonomiskā krīze. Pēkšņi no veikalu plauktiem pazudušas teju vai visas pārtikas preces. Palikuši vien baklažānu ikri un zivju tefteļi. Ja parādās desa vai gaļa, tad pēc tās momentā izveidojas gara rinda. Milzu rindas kārtojas arī pie dzērienu veikaliem, lielāks nekā pie Ļeņina mauzoleja. Kaut kur pačabējušas arī preces, kas vēl nesen nebija deficīts. Velosipēdi, kafijas dzirnaviņas, radioaparāti. Kur tas viss palicis? Atbilde vienkārša. Veikli cilvēki visus šos labumus pārpirkuši un par, kā tolaik teica, spekulatīvām cenām realizējuši citās brālīgajās republikās, jo tur ar iztikšanu bija vēl švakāk. Lai ar preču aizplūšanu cīnītos, Latvijas valdība pieņem bargu lēmumu, jāizveido pašiem savu muita. Turpmāk muitnieku uz republikas robežas kontrolēs, vai kāds neved prom mūsu šprotes un balzāmu. Domas par muitnieku darba efektivitāti gandrīz sāka dalīties. Vieni uzskatīja, ka viņi dara svētīgu darbu, citi, ka visi viņi ir kukuļņēmēji. Pārmaiņas. Katra diena nes ko jaunu. Mainās ielu nosaukumi, parādās jaunas izklaides iespējas, jaunas preces. Parādās jauni draugi. Dzimtenē atgriežas trimdas tautieši. Beidzot, viņi var izbraukt arī ārpus Rīgas. Padomju varas iestādes to nebija ļāvušas. Kas zina, varbūt rietumnieki Valmierā vai Preļos sadomā ko izspiegot. 20. vispārējie dziesmu svētki izvēršas par nepieredzētu vērienīgu latviešu kopā sanākšanu. Uz tiem ierodas ne tikai Latvijas kori un deju kolektīvi, bet arī ārzemju tautiešu delegācijas no visām pasaules malām. Pirmo reizi emigrācijas latviešu dzimtenē ir tādā skaitā un var, ja vien ir vēlēšanās, brīvi apbraukāt visu Latviju. Emocionālais pacēlums neaprakstāms. Liekas, nav tālu tas brīdis, kad visi klaida tautieši brauks mājās. Tiesa, dzīvē gan izrādījās, ka cerības par masveidīgu emigrantu atgriešanos bija mazliet pārspīlētas. Rīgā sāk darboties pirmais autosalons, kas piedāvā jaunas ārzemju automašīnas. Latvijas un Kanādas kopuzņēmums Auto Rīga, kas tirko Volkswagen un Audi mašīnas. Pieprasījums pēc tām gan nav liels, jo par mašīnām jāmaksā valūtā, kuras normālam padomju pilsonim nav. Atklājot veikalu, tā darbinieki īpaši uzsver, ka par rezerves daļām pircējiem nebūs jāuztraucas, jo tās vienmēr būs dabūjamas. Padomju auto īpašniekam, kas bija pieredzis mūždien deficītās detaļas pirkt no spekulantiem, tās bija kas neredzēts. Vasarā Rīgā atklāja pirmo kazino.
Atrodas tas Vecrīgā Kaļķielā un saucās vienkārši Kazino Rīga. Interesanti, ka pirms tam tur atradās kinoteātris ar simbolisku nosaukumu Komjaunietis. Atklāšana notiek ar varas iestāžu svētību, jo apmeklētājiem īpaši tiek solīts, ka tos spēlmaņus, kas spēļu ellē būs aizķērušies līdz vēlai naktī, centīsies pieskatīt milicijas un valsts drošības komitejas darbinieki, lai ar viņiem nenotiktu nekas slikts. Piesardzība vietā, jo apmeklētājiem droši vien bija ko nolaupīt, kā nekā spēle, te notika tikai par valūtu un ieeja vien maksāja $6. Saudabīgu kampaņu 90. gada septembrī uzsāk Roberts Gobziņš, kurš tolaik sev dēvē par Eastbam, atvasinājums no rietumvācu kolēģa Westbam skatuves vārda. Populārajā mikrofona aptaujā tiek iesniegta dziesma Aka, Aka, asprātīgs dēļ gabals ar bulgāru kora sampliem, taču tas ir tikai sākums. Dziesmas popularizēšanai tiek rīkotas speciālas dižžokeju akcijas ielās. Visi dzird, kamēr DJ pārvietojas armijas kravas mašīnā. Kaislības virmo lielas, visi ir pārliecināti par uzvaru, taču dziesma aptaujā ir tikai 4. Marta sākumā augstākā padome pieņem likumu par alternatīvo dienestu, kas ļauj Latvijas puišiem izvairīties no dienesta padomju armijā. Kara komisariāta darbinieki gan reizēm to ignorē un turpina tvarstīt puišus, kas saulaicīgi nav paspējuši pieteikties alternatīvajam dienestam. Iemesli izvairīties no dienesta tiešām netrūkst, jo atklātības laikmetā visiem jau bija labi zināms par padomju armijā valdošo ģedovšinu un ik pa brīdim parādījās ziņas par kārtējo karavīru, ko dienesta biedri ir nosituši. Pārņemt partijas kontrolē kara celtnieku tikšanos ar tuviniekiem un paziņām, nepieļaut neformālo organizāciju pārstāvu graujošo darbību karaspēka daļās. Laika periods 1988–90. Tagad par naudu un ko par to varēja nopirkt. Tipiskākās, modernākās un interesantākās lietas, priekšmeti un apģērbi. Sāksim ar vidējo algu. Tā periodā 240 rubļi, kas atbilst 12 Amerikas dolāriem pēc melnā tirgus kursa. 8. Žigulis maksāja 16 000 rubļu. Litrs 76. benzīna 40 kapeikas. Televizors Sony 9 000 rubļu. Makāro pistoli, protams, melnajā tirgu 500 rubļi. Kas plauktos? Vārītās džinsas, jeb tā sauktā varjonka. Nosaukums radies tāpēc, ka atbildīgie kooperatīvi tās ražoja vārot parastos džinsus baļā ar balinātāju. Ja negribēja tērēties, varēja pats mājas apstākļos veikt šo operāciju, uzlabojot savu džinsu gardrobi atbilstoši modes prasībām. Adidas krosenes. Ikviena jauniešu sapnis, ko padomju veikalu tīkls nesteidzās piepildīt, vietā piedāvājot vietējās fabrikas rekords ražojumus, kuriem ātri pārlūza zole. Sporta skola audzēkņi varēja cerēt uz Adidas krosenēm, kas bija ražotas sociālismu valstīs pēc vācu licences. Līdz vācu kvalitātei gan tām bija tālu. Atmodas pirmsākumos kooperatīvi ātri uztvēra pieprasījumu un milzu apjomos metās ražot dažādus priekšmetus ar nacionālo simboliku. Nozīmītas, uzlīmes, īpaši labi tās izskatījās uz automašīnas Žigulis bagāžnieka, cepures un džempers ar auseklīšiem un, protams, arī sarkanbaltsarkanos karogus. Karogi gan gadījās arī sliktas kvalitātes un mitrā laikā uz tiem izplūda sarkanā krāsa. Rīga 310. Rūpnīcas radiotehnika ražotā magnetola dizaina ziņā centās līdzināties Sony un Sharp izstrādājumiem. Diemžēl skaņas kvalitāte tai bija ievērojami sliktāka nekā Japāņu magnetofoniem, toties svēra padomju produkts 2 reiz vairāk. Cukurs. Pirmais pārtiks produkts, kas pateicoties Gorbačova sausajam likumam un masveidīgai kanģas dzīšanai, kļuva par deficītu. To sāk tirgot uz taloniem. Vienam iedzīvotājam 1 kilograms mēnesī. Kanģu stecinātājs tas gan neapturēja. Viņi sāka dzīt ļērgu no citiem produktiem – cukurbietēm, āboliem, zaptes, konfektēm, audio kasetes. Kapitalistisko mūziķu autortiesības padomju valstī bija vienaldzīgas. Maksāt kaut kādam tur Maiklam Džeksonam par viņa dziesmu klausīšanos. Kas vēl nebūs? Nav jau nekāds tautas skatuves mākslinieks Josifs Kobzons. Tādēļ kooperatori bez problēmas
problēmām varēja pavērot rietumu mākslinieku ierakstus un tirgot sākumā Čiekurkalnu tirgū, bet vēlāk arī visur citur. Cena 10 rubļi par kaseti. Kanģa. Pēc šņabja jāstāv garās rindās, un mazliet vēlāk to sāk tirgot tikai uz taloniem. 2 pudeles mēnesī uz deguna. Pats gājiens pēc degvīna varēja izvērsties par īstu piedzīvojumu. Vispirms, aptaujājot satiktos cilvēkus, bija jāizlūko, kurā veikalā šodien šņābis ir atvests, bet pēc tam jādodas triecienu uzbrukumā, jāizstāv rinda. Tāpēc cilvēki izvēlējās kanģu. Ārzemju cigaretes. Kad spēcveikali bija likvidēti, vispirms tās parādījās melnajā tirgū, bet pēc tam arī brīvajā pārdošanā. Vīrieši deva priekšroku kreptīgākai garšai, Hollywood, Bond vai L&M, sievietes izvēlējās ar mentola piegaršu. Veļas pulveris un veļas ziepes. Vēl pāris lietas, kas 80. gadu nogalē bija dabūjamas tikai uz taloniem. Uz jautājumu, kur palicis veļas pulveris, neviens tā arī nemācēja atbildēt, bet varbūt vienkārši bijām kļuvuši tīrīgāki un drēbes mazgājām katru dienu. Laikraksts Atmoda. Nevis laikraksts, bet informācijas lapa, lai nebūtu jāreģistrējas centrālajā komitejā. Bez tā brīvās preses pirmsākumi nav iedomājami. Arī esošās avīzes kļuva brīdomīgākas, taču Atmoda kā nekā Tautas frontes oficiālais izdevums. Regulāras problēmas ar papīru un drukāšanos, taču par spīti tām vairākus gadus Atmoda bija un palika pati galvenā Latvijas avīze. Apģērbs. Atmoda diktē arī modi. Apģērbā parādās tautiski motīvi. Īpaši populārs ir auseklītis, jakās un džemperos. Variants – auseklīšu piespraude. Krāsas neitrālas – melns, pelēks, balts, smilšu krāsas, sūnu zaļš, brūns. Kungiem populāras ir bikses stabulēnas ar paaugstinātu vidukli un ielocēm jostas daļā. Praktiskas, nav jāgludina. Dāmām džemperkleitas vai svārki līdz ceļgalam un žaketes ar paplašinātu plecu daļu. Tā bija dokumentālā seriāla Atgriešanās Eiropā pirmā sērija. Nākamajā reizē 1991.–93. gads. Padomju impērijas pašlikvidācija, padomju rubli nomaina Latvijas rublis un lats, mobilais telefons par $1500, Latvija ražo narkotikas Eiropai, pirmā populista atnākšana, Latvijas karavīri vateļos un ausainēs. Visu labu un līdz nākamajai sērijai!